Labvakar, esiet sveicināti Baldonē. Ar Baldonas mūzikas skolu man saistās ļoti īpašas atmiņas. Tur bija vieni no maniem pašiem pirmajiem koncertiem. Un, kad es padzirdēju, ka man atkal būs viesošanās Baldonē, es jau cerēju, ka tā būs tā pazīstamā mūzikas skolas zālīte, bet tā esot tur kāda, nezinu kāda, bet šeit mēs esam satikušies kuplā skaitā, un man par to liels prieks. Klavieris skan, viss ir brīnišķīgi. Un tas, ko jūs pat dzirdējāt, bija ungāru komponista, 19. gadsimta izcilākā un leģendārākā pianista un komponista Ferenca Lista skaņdarbs ar nosaukumu Mierinājums. Es izvēlējos šo koncertu iesākt tieši ar šo skaņdarbu, jo tas ir skaņdarbs, kuru es spēlēju pašā pirmajā reizē, kad es viesojos Baldonas mūzikas skolā. Un tas bija, ja nemaldos, 1995. gads. Tad, tāds neliels atmiņu ekskurss no tā laika, un galu galā arī dažas pirmās lapuses no Ferenca Lista klavieru mūzikas, ko es jums šovakar spēlēšu, stāstot gan par viņu, gan par manas paša muzikālajām gaitām, kas savā ziņā ir cieši saistītas. Lists nav nejauša izvēle manam šī vakara koncertam, jo tieši pateicoties viņam, es savulaik 8 gadu vecumā sapratu, ka es vēlos vingrināties, cik nepieciešams, lai kļūtu par profesionālu pianistu. Tieši viņa mūzika bija tā, kas man lika iemīlēt klasisko mūziku. Es atceros, ka 8 gadu vecumā es klausījos, kā latviešu leģendārā, jau jāsaka, pianiste Liene Circene Eirovīzijas jauno mūziķu konkursā tolaik spēlēja tieši Ferenca Lista nāves deju konkursa finālā un izcīnīja ar 2. vietu. Man bija milzīgs prieks un lepnums par to, ka kāds latviešu pianists var spēlēt tā, un ka to novērtē visu pasauli. Tas ir patiešām aizkustinoši. Un tieši Ferenca Lista nāves deja bija tas klikšķis, kaut kas, kas man lika saņemties un tiešām pieslēgties vingrināšanās procesam, kas nebija viegls, protams. Bet man gribējās to skaņdarbu kādreiz spēlēt pašam, man gribējās spēlēt Lista mūziku, un es sāku par šo komponistu vairāk interesēties, un jo vairāk es sāku lasīt dažādas grāmatas un atmiņu stāstus par viņu, jo vairāk es sapratu, ka es gribu būt Ferencs Lists. Un man ļoti fascinēja viņa personība tajā laikā. Viņa fotogrāfijas bija man blakus klavierēm tajā telpā, kuras mājās vingrinājos, un es uz tām skatījos un domāju par šo leģendāro komponistu un pianistu un visiem tiem atmiņu stāstiem, kas saistījās tiešām ar to, kā viņš tepat Rīgā, starp citu, tā laika Melngalvju namā, ja nemaldos, tas arī notika, viņa koncerts, kur viņš koncerta laikā pirmajā koncerta daļā sašķaidīja vienu flīģeli, un tad otrajā koncerta daļā sašķaidīja otru flīģeli, un viņa koncerti dārgi izmaksāja, bet tas bija kaut kas tāds, ko visi vienmēr atcerējās, jo viņa vētrainā un emocionālā spēle bija tā, kas uzrunāja klausītājus tā, kā neviens cits tajos laikos. Jā, un to visu lasot, es sapratu, ka tas ir tas ceļš, kur es vēlos iet. Protams, ne jau šķaidīt klavierus. Vienu reizi koncertu laikā man ir gadījies pārplēst vienu stīgu klavierēm. Atzīšos gan, un tas nebija ar Ferenca Lista mūziku, tas bija ar latviešu komponista Pētera Vaska pavasara mūziku klavierēm, kur finālā ir jāspēlē uz 6 vai 7 forte. Es tagad neatceros, kaut kur ļoti skaļi tur diskantā augšējā reģistrā. Un tad tas flīģelis drusku neizturēja, bet visādi citādi es cenšos būt saudzīgāks pret klavierēm, jo nomainīt flīģeli pēc katra skaņdarba gluži būtu grūti. Tas ir kaut kas tāds, kas piestāv rokkzvaigznēm. Rokkzvaigznes, mēs zinām, dažkārt šķaida ģitāras uz skatuves. Lists bija tajā laikā tāds sava veida rokkzvaigzne. Tā kā es augu ģimenē, kurā mana mamma bija dzejniece un filozofa, un mans tētis savukārt savulaik bija bijis leģendārs roka mūziķis, tad tā bija vēl tāda viena šķautne, kas man ļoti labi saslēdz tieši ar Lista mūziku, ko Lists bija savā laikā tāds kā roka mūziķis, varētu teikt. Lai vai kā, Lists, protams, tajā laikā dzīvoja vētrainu un dažādiem pikantiem piedzīvojumiem pilnu dzīvi, un lielākoties, kad mēs dzirdam par viņa dzīves stāstu un par viņa mūziku, tad tas pirmais tēls, ko mēs iztēlojamies, ir tieši vētraina virtuozitāte, liela emocionalitāte un, protams, ģibstošās dāmas publikā. Tas ir tas, par ko Lists ir kļuvis slavens. Taču patiesībā Lists mani gadu gaitā sāka fascinēt tieši ar savas personības dziļumu un daudzšķaitnainību, jo
tas bija ne tikai šis te pikanto piedzīvojumu rockzvaigzne, bet kaut kas vairāk. Viņš bija patiesībā diezgan dziļi izglītots cilvēks, ļoti inteliģents cilvēks, kurš bija dziļi ticīgs cilvēks, katoļu ticīgs cilvēks. Un tā kā es pats esmu audzis katoļu ģimenē un pats esmu katoļu ticīgs, tad tā ir tāda vēl viena lieta, kas man saslēdz tieši ar šo personību ļoti, ļoti lielā mērā. Un ir veicinājusi kaut kādu manu ne tikai muzikālo, bet arī garīgo izaugsmes, jo Lists jau agrīnā vecumā viņš vēlējās kļūt par priesteri. Un vēlāk mūža nogalē patiešām arī kļuva par klostera abatu un rakstīja ļoti daudz garīgo mūziku, sakrālo mūziku, par kuru mēs šodien salīdzinoši zinām mazāk, to retāk spēlē, bet tā ir nemazāk skaista, nemazāk efektīva, nemazāk spoža, kā viņa slavenie koncerti skaņdarbi, ko viņš spēlēja savu koncertos, karjeras virsotnē. Un tūdaļ es jums nospēlēšu kādu viņa skaņdarbu, kas ir rakstīts tieši par garīgu satura tēmu, varētu teikt, par reliģisko, gregorisko dziedājumu. Tā nosaukums ir Karogi plīvo, tas ir tieši lieldienu gaidīšanas, ir Kristus ciešanu laika skaņdarbs, kur viņš ir apdarinājis tādā ļoti vētrainā un sev raksturīgā Lista virtuozā manierē, kur pianistam ir jātiek galā ar daudzām oktāvām un akordiem, un kad tas viss ir gandrīz jau beidzies, tad pie pēdējiem akordiem viņš notīs arī ieraksta āmen, āmen, āmen. Ja pianists vēl ir izdzīvojis līdz tam laikam. Tad klausīsimies tieši šo skaņdarbu šobrīd, kas, manuprāt, tiešām ir viens no tādiem Lista vērienīgā un vētrainā virtuozā pianisma paraugiem. Karogi plīvo.
neaizmirstam, ka kristīgā tradīcija un kristīgā ticība ir lielākajā daļā gadījumu bijusi pamatā daudz kam no rietumu kultūras, un tā skaitā arī, protams, lielākajai daļai no klasiskās mūzikas. Daudz komponisti ir tiešām bijuši ticīgi cilvēki. Vēl kāda tradīcija, kas man ļoti fascinē, ir šī pianisma zelta laikmeta tradīcija, kas ir tomēr sena, jau gadsimtiem sena, un Lists ir tās epicentrs, tās faktiski tas lielākā, augstākā virsotne, uz ko daudzi atskatās, kaut gan viņa paša ieraksti, skaņu ieraksti nav saglabājušies, jo tajā laikā, kad dzīvoja viņš, tādu vienkārši vēl nebija. Mēs varam šodien dzirdēt Lista audzēkņu ierakstus, kas ir tapuši 20. gadsimta sākumā, un kurus es jau no apmēram 10-11 gadu vecuma klausos ar ārkārtīgi lielu interesi. Tie man iedvesmo visvairāk, un jāsaka, tas ir kaut kāds tāds pianisma virtuozitātes un muzikalitātes līmenis, kāds mūsdienās neeksistē nekur pasaulē. Mēs esam stipri regresējuši pēdējo 120 gadu laikā, un tas ir tas, ko mēs varam dzirdēt kā pēdējo tādu lielo senās muzicēšanas tradīciju, kā tādu, kas ir pilnīgi kaut kas cits. Lai tolaik vispār skaitītos par profesionālu pianistu, bija jāvar nospēlēt vismaz visas notis tīri un ar savu emocionālo attieksmi. Mūsdienās tas nemaz tik bieži nav sastopams. Tā ka tas patiešām ir ļoti interesanti, jo tajā laikā tehnoloģijas mūziķiem nevarēja palīdzēt. Lai veiktu, piemēram, skaņu ierakstu studijā pirms 100 vai 120 gadiem, pianistam bija jāvar nospēlēt tas skaņdarbs no sākuma līdz beigām kvalitatīvi. Mūsdienās pianisti raksta katru takti atsevišķi un tad visu salīmē uz datoru kopā. Tās tehnoloģijas mūs ir padarījušas līdz ar to tādus tīzlākus. Un tas, protams, mums nenāk par labu. Tāpēc ir ļoti svarīgi atskatīties uz šiem senajiem meistariem un mācīties no viņiem. Man ir savā ziņā palaimējies, ka es varu sevi varbūt pārspīlēt, bet uzskatīt par savu veidu Lista muzikālo radinieku. Jo šo te Lista pārstāvēto pianisma zelta laikmeta tradīciju man nodeva mans kādreizējais klavierspēles pasniedzējs Dmitrijs Baškīrovs, viens no leģendārākajiem 20. gadsimta pianistiem un pedagogiem, kurš savukārt bija mācījies klavierspēli pie Aleksandra Goldenweizera, kurš bija mācījies klavierspēli pie Aleksandra Zilotī, kurš bija mācījies klavierspēli pie Ferenca Lista. Tā ka, kaut kāds tas maz bērns vai kāds es tur skaitos, varbūt es varētu arī teikt, ka es esmu. Man patīk tā domāt, jo, protams, Lists ir, kā jau es teicu, iedvesmas avots man jau no 8 gadu vecuma. Un šajā pianisma zelta laikmeta muzicēšanas tradīcijā ik viens mūziķis, pat ja viņš nebija slavens komponists vai prasmīgs komponists, prata radīt mūziku, prata to improvizēt. Un improvizācija ir viena ļoti būtiska lieta ļoti senā muzicēšanas tradīcijā, un mūsdienās par to mēs aizmirstam. Akadēmiskās mūzikas kontekstā mēs par to gandrīz nerunājam, mēs to bērniem nemācam. Man paveicās ar to, ka mans tētis, pats būdams diezgan radošs un varbūt nedaudz ārpus akadēmiskās vidas esošs cilvēks, mani iedrošināja ar to nodarboties jau no 7 gadu vecuma, katru dienu, līdzās gammām un etīdēm. Viņš teica, paimprovizē. Un es to darīju katru dienu, un man tas ļoti patika. Protams, tas bija kaut kas tāds, kur es kaut kādus savus iedvesmas impulsus, ko es dzirdēju dabā, mežā, putnu dziesmās vai šalkoņā koku zaros, es varēju mēģināt pārtulkot mūzikas skaņās melnbalto taustiņu vidē. Sākumā tikai balto taustiņu vidē. Vēlāk drusciņi izmantoju arī melnos. Un tas bija kaut kas tāds, kas pamazām mani ievadīja arī tieši šajā te mūzikas radīšanas un vēlāk arī kompozīcijas procesā, mācoties pie mūsu izcilā Pētera Vaska kompozīciju. Taču tas viss sākās tieši ar šo te improvizāciju, ar šo te meklēšanu pie klavierēm, kaut kādas mūzikas meklēšanu. Un tam nav jābūt perfekti, tam nav jābūt nostrādāta, bet tam ir jābūt kā tādam iekšējam dzinumam. Un Lists, kā mēs to lasām viņa laikbiedru atmiņās, ir bijis fenomenāls improvizētājs. Un savos koncertos pats savus skaņdarbus viņš nekad nespēlēja tā, kā tie ir pierakstīti notīs. Tās notis viņš mainīja nemitīgi. Un to mēs dzirdam arī viņa audzēkņu ierakstos, kad viņa audzēkņi spēlēja Lista skaņdarbus. Viņi tur vienmēr pieliek paši kaut ko klāt no sevis, jo Lists viņus ir iedrošinājis to darīt, proti pieimprovizēt katreiz tās pasāžas nedaudz citādāk.
Bieži vien visā klasiskajā mūzikā un arī Lista mūzikā jo īpaši, mēs varam dzirdēt to, ka tas skaņdarbs, kas ir pierakstīts notīs, ko mēs iemācamies, patiesībā ir pierakstīta improvizācija. Un tūdaļ vienu tādu ļoti spilgtu piemēru es jums arī nospēlēšu, tas būs Lista 3 skaņdarbu cikls ar nosaukumu Parādības. Un tas ir viens no tādiem viss brīvākajiem un nenoteiktākajiem un neparedzamākajiem Lista darbiem, ko es zinu, kurā acīm redzam, mēs notīs varam redzēt, ka tas ir tapis improvizācijas gaitā, ka tas ir kaut kas, ko viņš ir vienkārši pierakstījis tā spontāni, kas viņam skanējas galvā. Un trešais skaņdarbs no šī cikla ir Lista fantāzija par kādu populāru Franča Šuberta valša tēmu. Un tur ir tāda pavisam vienkārša Šuberta valša tēma, viņš izdara neiedomājamākās lietas. Tur viņš ļauj vaļu savai fantāzijai un pārvērš šo valsti līdz nepazīšanai. Klausīsimies šo improvizatorisko skaņdarbu Ferenc Lists cikls Parādības.
savu laika biedru, komponistu melodijas popularizēt savos koncertos, veidojot savas fantāzijas vai versijas klavierēm par viņa mūzikas tēmām. Viņš ļoti atbalstīja savus kolēģus, savus laika biedrus, citus komponistus, gan finansiāli, gan šādā veidā muzikāli radot savus skaņdarbus par viņu tēmām. Bieži vien no saviem kolēģiem pretī gan viņš saņēma drīzāk tādas kā nievas un vīpsnāšanu par Lista ārišķīgo spēles manieri un visnotaļ apšaubāmo reputāciju un viskaut ko citu. Lists bija cilvēks ar lielu sirdi, vēlēja cilvēkiem, citiem saviem kolēģiem tikai labu. Lists, protams, bija tikai cilvēks. Un, lai kāda būtu viņa ticība, lai kāds būtu viņa garīgais spēks, viņš bija ļoti, kā jau es teicu, pikantu piedzīvojumu pilns. Un ar saviem kolēģiem viņš bieži sastrīdējās tieši iemeslu dēļ. Piemēram, ar otru leģendārāko 19. gadsimta pianistu un komponistu, romantiķi Frideriku Šopēnu. Viņiem bija ļoti sliktas attiecības. Lai gan Lists Šopēnu mūziku ļoti mīlēja un Šopēnu ļoti atbalstīja un centās ar viņu draudzēties, tā draudzība diezko nenotika labi. Un tam par iemeslu bija sekojošs gadījums, kad Ferencs Lists apmetās uz dzīvi Parīzē kādu laiku, viņam īsti nebija kur palikt, un tajā laikā Šopēns savukārt, kurš dzīvoja Parīzē, devās prom no Parīzes. Un Lists palūdza Šopēnam, vai viņš nevar ar savu dzīvokļa īpašnieci sarunāt to, ka Lists varētu pa to laiku tajā dzīvoklī nakšņot un pavadīt laiku tur, kamēr Šopēns ir prom. Un tā tas viss arī notika, taču tad, kad Šopēns atgriezās Parīzē, tad klajā nāca fakts, ka Lists tajā dzīvoklī bija ar šī dzīvokļa īpašnieces meitu pavadījis laiku ļoti, ļoti labi. Šopēns par to bija ārkārtīgi nikns un nekad ar Listu vairs pēc tam nerunāja. Listam par to bija ļoti žēl. Listam, protams, nebija svešas šīs te kaislības, un līdz ar to viņš komponēja ļoti kaislīgu emocionālu mūziku, un dažkārt tieši par šādu tēmu. Piemēram, viņu fascinēja Mefistofeļa tēls no Fausta, ko mēs pazīstam gan Geitas, gan daudz citu literātu versijās. Un šis te Mefistofels, šis te sātaniskais pavedinātājs, šis te cilvēku pavedinātājs grēkā ir kaut kas, kas viņu ir arī ļoti iedvesmojis. Un viņš ir sarakstījis veselus 6 Mefisto valšus. Un tie ir tiešām ļoti interesanti, diezgan novatoriski skaņdarbi, kuriem 5 no tiem ir diezgan mazpazīstami, bet pirmais ļoti, ļoti bieži vien spēlēts. Tie ir ļoti, ļoti interesanti skaņdarbi, un es tos esmu vairāk kārt pētījis, un savā repertuārā esmu iemocījies tieši otru no tiem. Tas ir salīdzinoši vēl viens Lista darbs, kas ir tik un tā ārkārtīgi spožs, ļoti, ļoti virtuos. Tas ir rakstīts 3, nevis 2 līnijās. Viss šis skaņdarbs ir rakstīts 3 līnijās, jo tur jāspēlē vismaz 3 rokām. Kāds varbūt piesakās palīdzināt. Žēl, labi, vajadzēs tikt galā ar 2. Lists pats ir rakstījis, ka šo skaņdarbu drīkst spēlēt 4-rocīgi vai arī 2-rocīgi. Nu ko, klausīsimies, kā tas skan 2-rocīgi. Ļoti vētrains skaņdarbs, kuram īsti nav atrisinājumu. Proti šis ir, varētu teikt, pirmais atonālās mūzikas skaņdarbs. Tas beidzas uz jautājumu zīmes, un visas skaņdarba gaitā mēs tā arī nekad negūstam kaut kādu harmonisku atrisinājumu. Jo tās ir kaislības, kas plosa cilvēku un nekur negūst mieru. Ļoti fascinējošs skaņdarbs, ar kuru es arī atvadīšos no jums šodien. Klausāmies šo virtuozo vētraino darbu. Ferencs Lists, 2. Mefisto valsis. Paldies, ka bijāt šodien šeit kopā ar mani.
Baltons mūzikas skolas 40 gadu jubilejas jubilejā, un kā atbraucāt un sniedzāt tik brīnišķīgi dāmu. Paldies par aicinājumu. Gribētu jums pateikt, tā ir taisnība, tā tradīcija ir dzīva. Un varbūt, ka kādreiz kāds no klātesošajiem, no Domīgas skolas audzēkņiem teiks, es kādreiz, man bija 11, varbūt 12 gadi, 9, es dzirdēju, ka šajā zālē nelielajā spēlēja Vestards Šimkus. Šim klavierēm uz zelta burtiem uzrakstīts, ka šis ir tas instruments, kā viņš spēlēja. Tās klavieres nebūs dzīves tad. Nē, viņš arī tiks nolikts atsevišķā telpā. Muzejs. Jā, un paldies tiešām katrai notīju, katram vārdam, ko jūs sakāt. Mēs visi ticam ar visu mūsu mūzikas dvēseli. Un paldies, tā ir tā mūzikas dzīvība. Paldies, ka jūs atbraucāt uz mūsu nelielo skolu ar lielu mākslu. Paldies. Arī Jānis Dūmiņš ir ļoti mīlējis šo un vienmēr radis spēku šeit Baldonē. Arī dziesmā un cilvēku raksturos. Un liels paldies, ka jūs atvedāt atkal. Paldies.